īstenībā arī man šobrīd skatoties uz šiem rezultātiem liekas mazliet pārsteidzoši šādi rezultāti, jo es biju arī gaidījis, ka būs pietiekami liels, bet tas ir ļoti salīdzinoši liels. Manuprāt, tas skaidrojums ar veiksmīgo, salīdzinoši veiksmīgo darbību, tīri domas tādā ziņā, ka tika pēdējos mēnešos, var teikt, nevis uzspiesta populistiska kampaņa, bet tīri praktiski tika pievērsta jautājumu, teiksim, jau tādam jautājumam kā ceļu remonta, kas pirms tam tika kā lielākā problēma minēta, teiksim, viss ir kāds kārtojas, bet ceļus neremonta. Tad pēdējā mirklī ceļus sāka remontēt intensīvi, varbūt arī parādās dažādos mēdījos, kas varbūt pārāda vai kā citādi, bet tas cilvēkus neinteresē, kādā veidā viņus interesē rezultāti. Un rezultāti parādījās, Raņielā, ceļa gabaliņš, smuks izveidojās. Un tas bija tas varbūt tāds instruments, kurš ļāva pašreizējai, teiksim, varas partija izmantot nedaudz šo te iespēju savus resursus un realizēt to, ko cilvēki gaida. Viņi gaida tad praktiskus darbus. Un pēdējā laikā arī tādu pozitīvu šie pasākumi pilsētas svētki, kas radīja pozitīvu noskaņu pilsētniekos, kad viss kārtojās, ceļi tiek sakārtoti, smuki zied pļaviņas un parki sakārtot un parks mums atjaunots. Līdz ar to, es domāju, tas veicināja šo te lielā mērā, ka tika tādi akcenti likt uz darbiem, kas arī šīs parādīja tālāk, šajā kampaņā, kad rezultāti bija. Mums vēl tam visam arī vienotības vilobrauciens, kas pavisam nejauši pārcelt un pretēji uz māju, un būs vēl sasaucās ar DZS kampaņas saugu. Es to varētu tā nosaukt, tā bija tāda uzmanīga administratīvo resursu izmantošana, neuzbāzīga, bet cilvēkiem ļoti, ļoti patīkama, jo nesa kaut kādus rezultātus. Jā, šeit mēs arī droši vien varam redzēt to rezultātu.